Labvakar, mīļie Latvijas iedzīvotāji un viesi! Pienācis gada noslēgums. Brīdis, lai atskatītos uz paveikto, vai tieši pretēji atskatītos uz to, ko mēs nepaspējām pagūt. Šis ir tas brīdis, lai apstātos, ievilktu elpu un atskatītos uz paveikto. Šogad apritēja 20 gadi kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO, kā arī atzīmējām Baltijas ceļa 35. gada dienu. Tā bija mūsu cīņa par mūsu brīvību. Diemžēl ir valstis, kurām par savu brīvību ir jācīnās arī šobrīd. Būsim labās domās, darbos kopā ar Ukraiņu tautu. Sekosim līdzi aktualitātēm pasaulē, kas mainās ik mirkli. Sniegsim palīdzīgu roku tiem, kam tas ir vairāk nepieciešams. Atceramies, labais vairo labo un labais ļauno vienmēr uzvar. Ir tik patīkami, ka mums Latvijā ir tik daudz labo darbu, ar ko lepoties. Īpašs prieks ir par cilvēkiem, kuri šogad ir nesuši Latvijas vārdu pasaulē. Turpinās režisora Ginta Zilbaloža multfilmas Straume uzvaras gājiens. Ar izciliem panākumiem mūsu sportisti pierādīja sevi Parīzes olimpiskajās un paralimpiskajās spēlēs. Ir paveikts daudz, bet, protams, ne viss. Atliek domāt par nākotni un īstenot jaunas ieceres, gan katram individuāli, gan mums kā valstī kopā. Mums priekšā jauns gads. Vai tas būs viegls? To neviens nevar solīt. Tas ir tikai mūsu pašu rokās. Aicinu nebaidīties no izaicinājumiem un darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai sasniegtu mērķi. Pievienojos Latvijas eksprezidentes Vairas Vīķes Freibergas vārdiem, ka katrs rīts sniedz mums iespēju būt citādiem, nekā mēs bijām vakar. Tas sniedz mums iespēju būt labākiem, nekā mēs bijām vakar. Tas sniedz mums izaicinājumu sevi pāraugt, pilnveidot un pārspēt. Laimīgu, mierpilnu un neaizmirstamu jauno 2025. gadu! Dārgie Jēkabpils iedzīvotāji, pienākot jaunajam gadam, mēs atskatāmies uz to, kas bijis, un uzlūkojam to, kas mūs vēl sagaida. Jēkabpils ir pilsēta, kur dažādas paudzes, jaunie un vecie, pieredzējušie un tie, kam viss vēl tikai priekšā, saskaras ar izaicinājumiem. Tieši te, savā pilsētā, mēs mācāmies, ka izaicinājumi nav tikai grūtības. Tie ir jauni sākumi, iespējas kļūt drosmīgākiem, spēcīgākiem un zinošākiem. Nav cilvēka, kurš nebūtu saskāries ar lielāku vai mazāku izaicinājumu. Varbūt kādam jaunietim bija grūti izšķirties, kuru studiju ceļu izvēlēties. Varbūt kāds Jēkabpils skolēns centās pārvarēt bailes, pirmoreiz uzstājoties klases priekšā. Varbūt kādam pieaugušajam bijis bail prasīt padomu saviem bērniem. Mēs esam pateicīgi par izaicinājumiem, kas mums liek apgūt ko jaunu, par iespējām, kas parādās tad, kad esam gatavi tās saskatīt. Lielākais izaicinājums ir pārvarēt sevi, savu nedrošību, neticību un slinkumu. Tieši tas atver durvis uz jaunu izaugsmi. Tieši tas padara mūs spēcīgākus, gan mūsu jauniešus, kam viss vēl priekšā, un citus, kas šajā pilsētā jau izaudzinājuši vairākas paudzes. Mēs visi, katrs ar savu mazo vai lielo izaicinājumu, esam viens otram līdzās. Es aicinu gan savus vienaudžus, gan citus pilsētas iedzīvotājus pielikt savu roku, lai Latvija un Jēkabpils būtu vieta, kur mēs jūtamies droši un lepni. Jaunais gads ir kā tukša lapa, kurā mēs varam uzrakstīt kaut ko labu. Citam tas būs izglītības ceļš, citam darba karjeras kāpnes, vēl citam laiks pavadīts ģimenē. Nav svarīgi, kāds būs šis ceļš. Svarīgi, lai pa šo ceļu notiktu kustība, jo pat nelieli soļi uz priekšu stiprina mūs un padara mūsu valsti un pilsētu labāku mums visiem. Lai 2025. gads ienes jūsu mājās siltumu, drošību, labklājību un pārliecību, ka kopā mēs varam daudz. Laimīgu jauno gadu! Jaunais gads ir atvēris savas durvis un aicina mūs ienākt. Ienākt ar savām ilgām cerībām, vēlmēm, pārliecību, iespējām un lielo jautājumu, kāds tu būsi 2025. Domām ir liels spēks. Un tanī brīdī, kad mēs viens otram novēlam laimīgu jauno gadu, tad ieliksim šajos vārdos patiesu labvēlību un sirsnību. Un es novēlu, lai katrā sētā, mājā un ģimenē ienāk mīlestība, ienāk miers un svētība.
Es novēlu, lai Latvijā dzimst un uzaug gudri un talantīgi bērni. Vissvarīgākās un nozīmīgākās lietas mēs nevaram nopirkt par naudu un nevaram paņemt rokā, bet sajust vienīgi ar sirdi. Un tā ir līdzcietība, mīlestība, labestība, godīgums, uzmanība un laiks. Un tās ir visdārgākās dāvanas, ko mēs varam dāvināt viens otram. Un ne tikai saviem tuvākajiem, bet arī tam vientuļajam, svešajam un nezināmajam cilvēkam. Es novēlu, lai mēs šo pasauli un notikumus ieraudzītu ne tikai ar acīm, bet arī ar sirdi. Un tad mūsos piedzimst došanas un saņemšanas prieks. Es novēlu, lai ik viens no mums ar lepnumu varētu sacīt, Jēkabpils ir mana pilsēta. Un pats svarīgākais, es novēlu, lai Latvijai ir mierīgas debesis, lai ir miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Laimīgu jauno gadu, draugi!